Sveiks! Gribu pastāstīt, es uztaisīju rīku, tu ieliec savā mājaslapā formu vai sociālos tīklos, vienalga, kur tu to izdari. Pasauli tēmu, vārds, uzvārds, e-pasta, telefona numurs, uzņēmuma nosaukums, jūsu budžets, un es pievienoju, piemēram, man interesē, kādu organizāciju gribētu, ko es pievienoju. Visa informācija glabājas datubāzē, kas ir ļoti labi. Tev ir pieeja visiem e-pastiem, kas ir ieteikušies, un tu vari attiecīgi viņiem, ja vēl būs nepieciešams, aizsūtīt vēl kādas reklāmā informācijas. Tad nākamais ir tas, ka tikko klients aizpild tā formu, viņš saņem šādu e-pastu, viņi var rediģēt, un šeit ir, piemēram, esmu rakstījis sveiks Jāni, mēs esam saņēmuši pieprasījumu no Optigen, ar prieku uzzināsim par to ieplānot laiku un mājaslapu, kur var ieplānot laiku. Attiecīgi šeit, šo tekstu tev nav katru reizi jāraksta. Tas ir teksts, kuru katru reizi saņem klients, bet tikai viss, kas tur mainās, tas ir vārds un uzņēmuma nosaukums. Attiecīgi šeit ir kalendāra sadaļa. Tad, kad klients nospiež uz tā linka, tad viņam ir parādīts uzreiz tās darba laiks. Piemēram, es atzīmēju, ka man ir no 9 līdz 5 un tikai darbdienās. Un, ja man, piemēram, būtu visa diena 7. datumā būtu aizņemta, viņš pat 7. datumu nepiedāvāt, jo, diemžēl es nevaru. Nākamais, kad viņš izvēlēs laiku, vēlreiz ievadīt vārds, uzvārds un e-pasts, un īstenībā mūsu mītiņš ir ar klientu sarunās. Gan es, gan klients saņems arī apstiprinājumu vēstuli par to, kā tev šķiet. Man šķiet dzītīgi grūti. Droši, ja kādam var palīdzēt, sazinieties ar mani vai rakstu uz info@optigen.lv. Paldies!